Šodien parādīšu jums, kā jānokrāso flīzes, vai arī proti, kas jāņem vērā un kas ir svarīgākās lietas flīžu krāsošanā. Pirmā lieta, kas ir jānosaka, vai šī flīzei nav pašattīrošais efekts. Tam vienkārši paņemam talkā marķieri, uzvelkam līniju uz flīzes. Ja marķieris neatstumjās no flīzes, respektīvi, ja viņu nevar tā vienkārši notīrīt uzreiz, tad viss ir kārtībā. Nākošā ļoti svarīgā lieta, kas ir, tas ir tīrīšanas līdzeklis smalku esulu. Apstrādājam kārtīgi flīzes. Kārtīgi nomazgājam šīs flīzes ar šo pašu līdzekli. Kad tas ir izdarīts, ņemam ūdeni un kārtīgi noskalojam, vai arī ļoti slapi lupatu, noskrojam šo līdzekli nost. Mēs nolīmējam perimetrus un skočus visur, kur nepieciešams. Viena lieta, kas jāpatur prātā flīžu krāsošanā, ka krāsa pilnībā nokopēs flīžu reliefu. Tas nozīmē, ka ja šeit ir bedrīta iedobe vai šuve, viņa tāda arī būs pēc krāsošanas. Ņemam keramiktēlu krāsu. Krāsošanai es iesaku izmantot izspēlvainu rulli. Manā gadījumā tas būs no Anzas Pelts. Kārtīgi iestrādājam viņu. Flīzes, kad pašas ir nožūšas un siena ir pilnībā sausa, sākam krāsošanu vienā kārtā, noklājam flīzes, lai viņi būtu kārtīgi noklātas visas. Nākošais ļoti svarīgais moments, kas ir Luja keramiktēla krāsē, ir jānogaida vismaz 16 stundas, lai šī pirmā plānā kārta nožūst. Tad, kad ir nožūsi pirmā kārta, nākošo kārtu uzklāsim tieši tikpat plānā slānī, atkārtot ar tieši tādu pašu tehniku un rulli.